ir tā misija, un kāpēc es rakstīju arī, ka kļūst stiprāks cilvēks, ir ārsta profesija, kas glābi dzīvības. Un tad man liekas, ka skolotāja profesija ir tā, kas reāli glābi prātu, intelektu, sirdsapziņu un tās visas lietas. Un, protams, kad piesakoties es kaut kādā mērā to zināju, kad darbs ar bērniem un cik forši un varēs ietekmēt, un gan profesionāli, gan arī, teiksim, kaut kādas tādas emocionālās lietas, bet tā realitāte īstenībā ir daudzreiz spēcīgāka, jo man, piemēram, kopsumā ir 285 bērni, ko es mācu. Ja man ir no 1. līdz 9. klasē, bieži vien es viņus satieku reizi nedēļā, bet tas skaits, man tā kā mūzikām tādiem humanitāriem bieži ir tas, kad ir daudz klašu, jo tas stundu skaits ir mazāks, vai ne? Un tad tā realitātes apziņa, ka tu īstenībā, ka tas ir šeit un tagad, un tu vari viņus izmainīt kaut ko daudz vairāk kā par matu griezumu vai par kaut ko, bet ka tas paliekošais. Un, tas mans stāsts bija tāds, ka es studēju mūzikas akadēmijā, man ir arī profesionālais bakalaurs kā mūziķim, fagotistam. Man diezgan labi tā kā jau spīdēja un gaismojās visas karjeras spēlēt simfoniskajā orķestrī, es biju operas orķestrī jau arī pastrādājis kādu laiku. Gadu aizbraucu uz Zviedriju un, viss tādā, ko muziķis var vēlēties, bet kaut kur visu laiku bija tas tāda podziņa, tās knikšķis, ka kaut kas nav, kad jau tajā brīdī man bija 24 gadi, un tā kā man jau ir tā kā, kaut kas tā kā apnicis, un kaut kas tā kā pietrūkst, un kaut kas pa maz, un es esmu pēc būtības tās ļoti radošs cilvēks, man patīk pašai domāt, un tāpēc kaut kā likās, un arī man bija jau daļēji pieredze mācot bērnus, mazliet ar muziku dažādos projektos, un man bija pāris paziņas, kas šeit mācījās, jau bija programmā, gan pirmajā iesaukumā, gan arī otrajā, un es tā vienreiz paklausos, otrais paklausos, trešoreiz, un liekas tā, bet kāpēc gan ne? Un man arī tas tā kā no vienas puses, un no otras puses bija tas, ka man šausmīgi kremta, ka ļoti daudziem cilvēkiem asociācijas ar mūzikas stundu no skolām bija ļoti negatīvas. Es nezinu, kā tas ir jums. Bet man bija tas, ka kā kaut kas, kas man ir tik mīļš un tuvs, kas man liekas, kas var būt skaistāks par mūziku, protams, katrai gaumai atbilstoši, bet principā var kādam izraisīt tik ļoti lielu nepatiku. Man bija tāds, ir kaut kas jāmaina un jādara. Un tad beidzot bakalauru, man tā kā bija divas tās lielās izvēles, un es tomēr lēmu par labu misijai. Es arī izturēju atlases kārtas, kas arī jau bija, manuprāt, ļoti īstenībā spēcīgs pārbaudījums, bet labā ziņā spēcīgs pārbaudījums, ir daudz ko par sevi, kaut kā uzzini. Un tad sākas tā realitāte, ka tu ar visiem tiem saviem sapņiem, idejām un mērķiem ieies skolā, ir bērni, un man pirmais gads bija baigi grūts emocionāli, jo tā kā es sāku ar to, ka vari mainīt prātus, ietekmēt un tā, tas jau nav tik vienkārši, kā nogriezt matus 2 stundu laikā, 2,5 grib krāsot vēl vai kaut kā tā. Bet es slimoju diezgan daudz pagājuši, kad man bija tiešām grūti, jo kaut kā es nācu no tādas baigi siltumnīcas vidas. Es mācījos skolā ar 250 bērniem, ar muzikas novirzienu, tur apčubina tevi, mazas klases, tāds viss. Un tad es sāku strādāt skolā ar gandrīz 1000 bērniem, 30 bērni klasē, 4 paralēli klases, zināma daļa rajona bērni, tā saucamie rajoni uzreiz, tur visādas vardarbības un tā tālāk. Un no kur gal sākt? Skaidrs, ka mīlēt un cienīt vienam otru ir labi, bet no kā sākt? Un mans priekšmets arī tā kā mūzika ir, protams, ļoti daudz par kaut kādu emocionālu inteliģenci un analīzes spēju un izpratnes spēju. Un tad es tā kā centos pieiet no tās puses, ka mācīt bērniem analizēt, ieklausīties. Varbūt sākumā tas ir kaut kāds mūzikas piemērs stundā, pēc tam jau vienam otrā. Kā tu klausi šo skaņdarbu, kā tu saklausi, kāpēc. Tas ir ok, ka katram ir atšķirīgi. Un tas bija paradoxāli, ka bērniem no sākuma bija ļoti grūti saprast, ka nav vienas pareizas atbildes. Ka var katram likties savādāk. Un ka tās,
ka tās kastītes mēs bieži vien, mēs kā pieaugušie baigi sabūvējam. Un jau pirmajā klasē, es nezinu, ko viņi bērndārzē darījuši, viņi tā kā atnāk un es saku, zīmējiet, ko jūs saklausat mūzikā. Un es kas jāzīmē? Saku, to, ko tu saklausi mūzikā. Bet kas jāzīmē? Par pirmā klasa 6, 7 gadi, un es biju pilnīgi šokā. Es saku, kā tev liekas, kas tas varētu būt? Un tad, kamēr tu pamazām tiec īstenībā atkal līdz tam kodolam, kas ir tas cilvēks. Un man liekas, ka tas, kas ir misijai, baigi ļoti forši, un ko mēs tā kā cenšamies, mēs tā kā, mums ir mērķi, un mēs gribam, tās mācības sasniegumus, bet tajā pašā laikā mums ir, man liekas, arī kā organizācija, un arī katram skolotājam individuāli ļoti svarīgs katrs bērns kā katrs bērns. Tas nav tikai par kaut kādu skolas vai klases rezultātu republikā vai vēl kaut kur. Tas ir par to, ko tieši tu, Jānītis, Robertiņš vai Elza var izdarīt. Un diemžēl, bet lielā daļā tādu manu kolēģu vai arī vispār novērojums ir tāds, ka kaut kur pazūd garām. Tāda ļoti individuāla pieeja. Un tas viss kaut kā tā mana pieredze padarīja mani stiprāku un tā kā par to, ka arī tādas emocionālas lietas īstenībā mēs varam pat dažreiz racionāli arī izdomāt, kā to darīt. Un tur ļoti palīdzēja man misijas, ne tikai mācības, bet arī man misijas kolēģi, kas ir vēl viena pievienotā vērtība šai programmai, ka tas nav tādas individuālas mācības kaut kur kaut kā, bet ka jums ir tas jūsu kurs, iesaukums. Un mums ir visādas telefona atbalsta vakari, kad mēs zvanām viens otram un arī mācībās satiekamies. Un kaut kā kopīgi mēģinām tās lietas risināt. Un tad tā paiet mēneši, 2, 3, 4, paiet tas gads, tad tas pirmā vasara, kad pēkšņi liekas, var izgulēties, var atpūsties, bet, es nezinu, es esmu spēlējusi neskaitāmus koncertus, piedalījusies neskaitāmos projektos, bet tas, ka tev pēc stundas atnāk bērns un pasaka, skolotājs beidzot sapratu vai vēl kaut ko tādu, man nav līdzīgi gandarījumi dzīvē bijis, es nezinu, nav. Tāpēc, ka tajā brīdī tu esi palīdzējis kādam citam cilvēkam kļūt gudrākam vai saprast vai, tā kaut kā. Es arī esmu tehnoloģiju frīks, vai arī mūzika, bet man patīk visādi gadžeti un tā tālāk. Bet, kas laikam ir tāds sirdī tuvāks, tas ir atkal tas kārtējais stāsts par cilvēku kā cilvēku. Un tad mums kaut kā tā tendence bieži vien dalīt. Tur gudrajos, vēl kaut kādos pašos skološi atceraties, pie kuras grupas jūs piederējāt. Un kurā priekšmetā arī vēl, ja? un tad mans stāsts bija par vienu puisi, 6. klase, atnākus uz mūsu skolu pilnīgi no malas, nekad vispār iepriekš. Mana skola arī ir ar mūzikas novirzienu, ja vecāki izvēlas. Jā, mamma grib, lai viņš spēlē un tā, bet, tas būtu tāpatās kā mācīt rakstīt, kamēr tu vēl burtus nepazīsti. Tur tā. Mēs ar viņu cīnāmies un strādājam. Viņš pirmo semestri vispār knapi sekmīgs paliek. Viņš arī pie manas instrumentus mācās spēlēt. Un mācīja pārdara, man viss jāmet laukā un tā. Un man ir tāds, bet viņš ir nācis. Viņš uz visām stundām ir nācis. Viņš cenšas. Man mamma zvana. Un tad es nolēmu, ka nē, es ar viņu runāšu, ko viņš īsti grib. Un izrādās, ka kāpēc viņš vispār uz to mūsu skolu atnāca, ka viņam māsa spēlē. Un viņam ir sapnis spēlēt orķestrī, pūtāju orķestrī. Un, protams, tajā brīdī man kā profesionālam ir tāds, tā kā kāds orķestris, tu vēl notis vispār nepazīst neko. Un es pieķiet, Lauma, ko tu dari? Tu tagad pati tā kā, tu noroc vai ne to cilvēku. Un es saku, nē, klausies, labi. Spēlēsim orķestrī. Kas mums tagad ir jādara? Viņš tāds, vajadzētu notis iemācīt. Es saku, vajadzētu, jā. Un tā mēs maz pamazām, bet arī tikai tāpēc, ka varbūt kāds pirmo reizi dzīvē pajautē, ko tu gribi. Nevis, ka tur iesi, tur darīsi to. Jā, un to atlikušo pusgadu mēs arī ar viņa mammu kopīgi sastādījām tādu papildus plānu. Viņš man nāca papildus, ne tikai tā kā noteiktajās stundās.
Un mēs strādājām, un es viņam uzdevu, mums bija mājas darba burtnīca, kas viņam bija mājās jāizdara. Nu jā, viņš gadu pabeidza, ja nemaldos, dabūja 7, un viņa paņēma orķestrī, viņš šogad spēlē orķestrī jau. Tas, ka viņam iet diezgan grūti salīdzinoši ar citiem, tā ir cita lieta, bet viņš ir nenormāli laimīgs un priecīgs. Bet, nu, tur bija arī diezgan tuvu, varbūt, ka es pat pati kaut kā, nu, liktos, nu, taču nē, nu, ne jau viņš, bet, jā. Tad tagad es pateikšu godīgi, es esmu tik ļoti ierauta jau, nu, visos darbos, ka man, nu, baigi nav laika par to domāt. Tas, kas ir noteikti, ir tas, ka man patīk mācīt, man patīk izglītības joma. Jautājums, nu, vai, teiksim, es paliktu uz filmu slodzi, es nezinu, jo man, nu, tā kā prasās vēl kaut ko paralēli darīt. Nu, jo vidi gribas pamainīt, bet, nu, tā, ka pilnībā pamest noteikti nav, jo kaut kā tāda atbildības ādiņa ir uzaugusi jau, nu, tā kā par to darbu, ko es daru.